Un viņi arī stāsta, tajā ciematiņā, kurā es dzīvu, tur ir 2 mājas palikušas. Tādi stāsti ir daudz. Es domāju, ka tā ir tāda ne tikai Latvijas, bet pasaules tendence. To jau var just, kad cilvēki kaut kā tā ļoti kustās uz pilsētu pusi. Mana ģimene ir arī piemērs, mūsu draugi apkārt šeit ir piemērs, ka tā kustība var būt tieši pretēja, jo tehnoloģijas kaut kādā ziņā varbūt pat palīdz. Man nav jāsēž pilsētā ofisā. Man tas tieši palīdz atgriezties laukos, būt tādā vidē, kurā man patīk. Man varbūt šī kustība uz pilsētām pat brīžiem nav īsti saprotama. Varbūt viņi piedāvā vairāk izklaides, bet vairāk es tur neredzu neko. Mums ir jācenšas apstāties, ieraudzīt un vienkārši priecāties, nevis fiziski visu laiku kaut kā piepildīt laiku. Cilvēki jau mūsdienās šajā skrejošajā ritmā tieši ļoti baidās no tās apstāšanās, jo tad es tagad palikšu ar sevi, man būs jāsāk uzdot sev jautājumu, atbildes man nav, es labāk skriešu tālāk. Mēs meklējām vietu, kurā ir tāda, apgriežoties ap savu asi, kurā ir atnāk tā sajūta, ka tas ir mans, šeit man kaut kas pievelk. Tas nav ar prātu izdomāts. Un kāpēc tieši šeit? Tāpēc, ka tā ir Latvija, tā ir vide, kuru es pazīstu un kuru es saprotu. Tieši šī dzimtene ar to atšķirās no visām pārējām vietām pasaulē, ar to, ka tu saproti jebko. Labi, cilvēks vai kaut kas rīkojas tev nepieņemam, bet tu saproti to, kāpēc tā ir noticis. Man Latvija varbūt nav tik daudz tieši kaut kāda novilkta robeža vai karogs vai himna. Latviju veido cilvēks. Es pats